Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 1. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Īzāka skaistā līgava. Šodienas stāstā lasīsim par paļaušanos. Vai tu zini, ko nozīmē paļauties? Paļaušanās nozīmē uzticēšanos tam, ka kāds rīkosies vislabākajā iespējamajā veidā, vai ka rezultāts būs labs. Tev būs kāds uzdevums. Padomā, kurš kuram uzticējās šajā Bībeles stāstā? Klausāmies šodienas stāstu. Kad Īzāks pieauga par jaunu vīrieti, viņa tēvs Ābrahāms jau bija ļoti, ļoti vecs. Ābrahāms bija paļāvies uz Dievu, un Dievs Ābrahāmu bija svētījis pie visa. Ābrahāms vēlējās, lai Īzāks izveido pats savu ģimeni. Būdams vecs un nespēcīgs, Ābrahāms pasauca savu uzticīgo kalpu Eliezeru. Ko Ābrahāms viņam lūdza izdarīt? Izlasīsim 1. Mūzes 24. nodaļas 4. līdz 9. pantu. Bet, kad tu iesi uz manu zemi un pie maniem cilts piederīgiem un tur ņemsi sievu manam dēlam Īzākam, tad kalps sacīja: varbūt sieva nevēlēsies nākt man līdzi uz šo zemi, vai man tad tavu dēlu aizvest atpakaļ uz zemi, no kuras tu esi izgājis? Un Ābrahāms sacīja viņam: sargies, ka tu neaizved manu dēlu turp. Tas kungs, debesu Dievs, kas mani izvedis no mana tēva nama un no manas dzimtās zemes, un kas sacīs man un zvērēs man sacīdams: taviem pēcnācējiem es došu šo zemi, tas sūtīs savu eņģeli tev pa priekšu, kad tu ņemsi manam dēlam sievu no turienes. Bet, ja sieva negribēs tev sekot, tad tu no šī mana zvērasta būsi brīvs, tikai manu dēlu neved turp atpakaļ. Un kalps lika savu roku zem sava kunga Ābrahāma ciskas un zvērēja tam par šo lietu. Šis lūgums varēja šķist neparasts, tomēr Ābrahāms paļāvās, ka Dievs izraudzīsies īsto sievieti. Īzāks uzticējās sava tēva gudrībai. Viņiem visiem bija pārliecība, ka Dievs vadīs. Tāpēc Eliezers apkrāva 10 kamīļus ar dārgām dāvanām un dažādām mantām un devās garajā ceļā. Šūpodamies kamieļa mugurā, Eliezers lūdza. Apstājies pie ciema akas, viņš atkal lūdza. Šoreiz viņš lūdza zīmi, lai sieviete, kuru Dievs bija izvēlējies par Īzāka sievu, laipni iedotu viņam un viņa kamieļiem padzerties. Tieši tā arī notika. Pirms viņš vēl bija beidzis lūgt, pie akas pienāca skaista sieviete vārdā Rebeka. Viņa veltīja laiku, lai smeltu ūdeni Eliezeram un arī visiem viņa kamieļiem. Viņš apbēra Rebeku ar bagātīgām dāvanām un pateicās par laipnību.
Eliezera smaids kļuva vēl platāks, kad viņš uzzināja, ka Rebeka ir Ābrahāma brāļa dēla meita un tic debesu Dievam. Ko Eliezers darīja tālāk? Izlasīsim 1. Mūzus 24. nodaļas 26. un 27. pantu. Tad tas vīrs zemu noliecās un pielūdza to kungu un sacīja: Slavēts, lai tas kungs, mana kunga Ābrahāma Dievs, kas savu žēlastības solījumu nav aizmirsis un nav atrāvis savu uzticību manam kungam. Taisnā ceļā tas kungs mani ir novedis mana kunga brāļa namā. Pateicīgais Eliezers devās satikt Rebekas ģimeni. Viņš izskaidroja misiju, kurā Ābrahāms bija viņu sūtījis, un to, ka Rebeka ir atbilde uz viņa lūgšanu. Rebekas tēvs un brālis teica: No tā kunga tas ir nācis. Mēs nevaram tev teikt ne labu, ne ļaunu. Lūk, Rebeka stāv tavā priekšā. Ņem to un ej, un viņa lai ir tava kunga dēla sieva, kā tas kungs to ir gribējis. Rebeka arī uzticējās Dieva vadībai, kad viņai jautāja, vai tu gribi sekot šim vīram? Viņa ar prieku atbildēja: Es iešu. Garā mājupceļa galā Īzāks un Rebeka satikās, sarīkoja skaistas kāzas un iemīlēja viens otru. Dievs ir labākais vadītājs. Viņš vēlas redzēt ģimenes, kuras viņu godā, jo šajās ģimenēs vecāki parāda Dieva mīlestību viens otram, saviem bērniem un visiem apkārtējiem. Padomā un pastāsti. Kas varēja notikt, ja Eliezers nebūtu paļāvies uz Dievu? Ko tu darīsi, kad tev būs jāpieņem svarīgs lēmums? Cik svarīgi bija tas, ka Rebekai jautāja, vai viņa vēlas doties līdzi? Lai skan atmiņas panta, sakām vārdi 14.26 dziesma. Kas to kungu bīstās, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni tur būs pasargāti. Sakām vārdi 14.26. Kas to kungu bīstās, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni tur būs pasargāti. Sakām vārdi 14.26. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņš tev parādīja, kā ir vadījis Īzāka dzīvi. Lūdz ticību un paļāvību, lai ļautu viņam vadīt arī tavu dzīvi.